Šodien Nacionāla bruņoto spēku sporta klubs Ādažu sporta šautavē organizēja bruņoto spēku čempionātu ložu šaušanā. Piedalās kopā 25 apakšvienību vienības, kopā 150 dalībnieki. Sacensības notiek šaušanā ar triecienu šauteni un šaušanā ar dienas pistoli. Šo sacensību labākie dalībnieki tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām, kā arī labākiem tiek dot iespēju piedalīties karavīru Baltijas sporta spēlēs un dažādu mērogu sacensībām ārvalstīs. Savukārt vakardien organizējam bruņoto spēku čempionātu ložu šaušanā, jeb saucamā komandieru balvas izcīņu, kur sacentās 25 vienību komandieri šaušanā ar dienas pistoli un stēņu šaušanā, jeb kā sauc tautā par mālu šķīrīšanu. Kā arī paralēli vakar notika snaiperu disciplīna, kur mūsu labākie, precīzākie šāvēji sacentās uz 300 metriem, kur tika noskaidrot 3 labākie.